ASV telekanāls Fox News to nosaucis par vienu no 8 lietām, kas ietekmēs mūsu dzīvi 2010. gadā. Un tā ir Poken digitālā vizītkarte, jeb elektroniska ierīce ar USB savienojumu, kas satur tā lietotāja personisko informāciju. Šajā vizītkartē jūs varat ievietot visu informāciju, kur jūs vēlaties, sākot no telefona, e-pasta, jūsu kompānijas titula. Tāpat ir iespējama tiešsaiste ar vairāk nekā 40 sociālajiem tīkliem, tostarp Skype, Twitter un Facebook, bet izvēle ir jūsu rokās, kuru informāciju vēlaties, lai jūsu jauniegūtais paziņa uzzina. Ja apmainīšanās ar vizītkartēm notiek ļoti vienkārši un ātri. Ir 2 pokeni, jūs viņus saliekat kopā uz mazākā uz sekundi, jūs redzat, rociņi paliek zaļi. Tas nozīmē, ka ir notikusi veiksmīga kontaktu apmaiņa. Pēc tam Poken ir jāieliek datoru USB vietnē, kur var augšupielādēt visu jauniegūto informāciju mājaslapā, kur atrodas jūsu digitālā kontaktu bāze. Tikko jūs pieliekat Poken pie datora, kontakti, kas bija jūsu Poken atmiņā, tiek augšuplādēti uz internetu, un jūsu Pokens ir atkal gatavs darbībai. Tātad, lai kļūtu par modernu digitālās vizītkartes lietotāju, ir nepieciešams Poken. Ir vairāki Poken modeļi, Poken Spark ar dažādu krāsu un sējiņu izvēli, kuros var vienā reizē saglabāt līdz 64 kontaktiem, un Poken Pulse biznesa modelis, kurā var saglabāt vienlaicīgi 200 kontaktus, un tajā ir 2 GB flash atmiņa. Mājaslapa, kurā ir jāizveido sava digitālā vizītkarte ar to informāciju, ar kuru gribi dalīties, un kurā augšupielādēt savus jaunos kontaktus. Lai nodrošinātos pret neveiklo situāciju, kuram tieši no sastaptajiem cilvēkiem pieder kura vizītkarte, kas noteikti ir piemeklējusi ikvienu apmainoties ar papīra vizītkartēm, ir radīta laika līnija.